Labvakar, jaunākais sportā un šodien ļoti daudz futbola. Baltijas kausā Latvija šodien spēlēja par 3. vietu ar Fēru izlasi un zaudēja, diemžēl, 0-1. Abas komandas zaudēja pusfinālos. Latvija Lietuvai, Fēru Igaunijai. Šokar pirmoreiz vēsturē mūsu valstsvienība spēlēja jaunajā LNK sporta parkā. Vārtos Latvijai Frenks Dāvids Orols. Sastāvā vairāk netika pieredzējuši futbolisti, kaut bija arī Cigaņiks, Černomordijs, Savaļnieks. Sākums samērā līdzīgs, varbūt nedaudz aktīvāk bija mūsējie. Vēlāk spēle izlīdzinājās, bezvārti neizšķirts 0-0 pēc pirmā puslaika, bet pēc pārtraukuma jau vairāk bīstamāk uzbrukumu pretniekiem, un 81. minūtē Sorensens panāca 1-0 Fēras labā. Viss Latvijas centieni atspēlēties tomēr bija nesekmīgi. Tādu futbolu mēs varam spēlēt kaut kur, pagalmā, kaut kur ar bērniem, ar puišiem, bet nevis šeit laukuma izlases kontekstā. Man tā liekas, ja tu spēlē 5-4-1, tev jābūt kaut kādam ātrumam arī. Negribu kaut ko sliktu pateikt, jo man liekas, ka, ja es kaut ko pateikšu vēl, man būs sodi. Es negribu teikt. Latvijas zaudējums un šoreiz 4. vieta 4 komandu konkurencē, tiesa ar visai eksperimentālu sastāvu. Latvijas sieviešu valstsvienībai toties šobrīd 1-0 pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Slovākiju pēc pirmā puslaika. Un, protams, ka tiešraide, tas ir šobrīd pārtraukums, bet mums tiešraide Andris Auziņš, kas ir vērojis šo pirmo puslaiku Daugavas stadionā. Un tieši kāpēc 1-0 mums un nevis otrādāk? Sveiks, Mērs, sveiki, skatītāji! Mēs spējam izmantot savas izdevības. Tā varētu raksturot šo pirmo puslaiku, kas noslēdzies Daugavas stadionā, un pavisam drīz jau sāksies otrais puslaiks. Līdz šai spēlē mēs šajā Nāciju B līgā bijām bešā. Mēs debitējam šādā sabiedrībā, bet turklāt pret Slovākiju mums Monika Štūbe, mūsu kapteine, nevar nemaz palīdzēt. Viņai dzelteno kartīšu limīts Anija Andersona pirmo reizi dzīvē, 7 gadus vecā mūsu pussārdze pilda kapteinas pienākums, bet jau pirmajās 20 minūtēs mums bija divas tiešām ļoti labas iespējas gūt vārdus pēc pretinieču kļūdām un pašu veiksmīgas saspēles, bet tas atslēgas moments pienāca pašā pirmā puslaika izskaņā, kad piespiedām Slovākietēm kļūdīties, nospēlēt ar rokas sodu laukumā, un, protams, kur gan citi, ja ne mūsu izlases vārtu gūšanas mašīna, Karlīna Miksona devās uz 11 metru sodu sitienu atzīmi, un tieši viņa arī realizēja šo mūsu lielisko iespēju, un 1-0 esam vadībā. Varbūt cīnīsimies un beidzot vairs nepaliksim bešā šajā Nāciju B līgā un beidzot tiksim pie punktiem. Mari? Jā, paldies, Andri. Un turpinām ar futbolu visaugstākajā līmenī. Jau ceturtdien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs 3 valstīs šoreiz un 48 komandas. Un vai katru dienu vēl kāda izlase ierodas sacensību vietā? Komandas atlido un dodas uz savām apmešanās vietām, kas parasti izvēlētas visai klusās vietiņās ar labām iespējām turpat blakus trenēties. ASV ieradusies arī vislaik mazākā fināla turnīra dalībvalsts Kirasau, kurā ir tikai aptuveni ap 150 000 iedzīvotāji. Kirasau ir autonoma valsts Nīderlandes sastāvā Karību jūras reģionā. Tūdaļ pēc ierašanās ar kādu līdzjutēju uzdejoja pat lidmašīnas pilots. Pēdējo pārbaudas spēli pirms turnīra šonakt aizvadīs Argentīna, kas tiksies ar Islandi. Pašreizējo pasaules kausa ieguvēju pieskaitām favorītiem arī šogad. Komandas līderim un kapteinim Lionelam Messi turnīra laikā apritēs 39 gadi. Tas viņam būs laikam pēdējais tāds turnīrs, jau 6. viņa karjerā, tāpat kā Cristiano Ronaldo no Portugāles. Pirmā oficiālā turnīra spēle Argentīnai gan tikai 17. jūnijā pret Alžīriju. Pirmo atklāto treniņu savā apmešanās vietā Winstona Salemā aizvadījis titulētā Vācija, kam gan pēdējos gados tik labi vairs neveicis. Vācija trenējās vietējās Wake Forest universitātes bāzē, publikas interese gan liela, un treniņā piedalījās pat vārdsargs Manuels Noiers, kuram gan joprojām savainot kāja. Brazīlija trenējās Ņūdžersijā. Neimārs joprojām nav atguvies no savainojuma, taču pamazām atlapstot. Pagaidām, kad viņš kopā ar komandu netrenējis. Brazīlijai pirmā spēle 13. jūnijā pret Maroku. Futbola drudis ir sācies arī ASV, to jūt tik uz soļa, piemēram, Čikāgas zoodārzā bumbu uzspēlē arī vairāk dzīvnieku un šādi skati pievilinot apmeklētājus. Vēl ziņa no Eiropas. Savā 3. vizītes dienā Spānijā Romas pāvests Leons 14. ticies ar Madrides Real prezidentu Fiorentino Pérez, un pāvests dāvanā saņēmis īpaši noformētu Real krekliņu. Pāvests esot tieši Madrides Real fans Eiropas futbolā. Vēlāk golfa auto pāvests izvadāja pa stadionu, kur to tribīnēs sveica aptuveni 80 000 skatītāju.
Un vēl NBA basketbols fināls, trešā spēle, un šoreiz uzvarējuši ir atkal viesi un nevis mainieki. San Antonio Spurs Ņujorkā spēja uzvarēt Knicks 115 pret 111, klātsot ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Ļoti liela ažiotāža jau pirms spēles. Biļešu cenas astronomiskas, bet tās visas izpirktas. Drošības pārbaudas ļoti stingras, jo bija zināms par Donalda Trumpa ierašanos, un tas sagādāja dažas nērtības līdzjutējiem. Trumps ir pirmais pie varas esošais ASV prezidents, kas apmeklē kādu NBA finālspēli. Trumps basketbolā jau ilgus gadus ir Ņujorkas Knicks fans. Ārpus arēnas fanu zona drošības dēļ pat tika pārcelt no Madison Square Garden apkārtnes, kas tā dēvētajā drošības perimetrā, uz Bryant parku. ASV himnas laikā Donalds Trumps tika visai skaļi izsvilpts un ujināts, ka to rādīja lielajos ekrānos, īpaši fanu zonā. Ņujorka tiecas pēc pirmā titula kopš tālā 1973. gada, San Antonio pēc pirmā pēc 2014. gada, un sākums veiksmīgāk San Antonio pēc 4,5 minūtēm jau divciparu skaitļu pārsvars, pēc ceturdaļas 33-22. Otrajā ceturdaļā mainieki ieguva pārsvaru, ceturdaļā viņiem +18 un pēc pirmā puslaika +7 Knicks labā, un tomēr pēc pārtraukuma San Antonio atguva vadību, beigās pārsvaru nosargāja, Knicks vairs nebija vadībā nereizi. San Antonio līderim Viktoram Wembanyamam 32 punkti, 8 atlikušās bumbas, 6 rezultīvas piespēles. Francūzim ļoti labs un produktīvs sniegums. San Antonio uzvara 115-111. Pirmais zaudējums Knicks komandai pēdējās 46 dienās. Komandai bija 13 panākumi pēc kārtas play-off. Nu, sērijā ir 2-1 Ņujorkas labā, un San Antonio var kļūt par pirmo komandu, kas iegūst kausu pēc zaudējuma pirmajās divās spēlēs mājās. Sērijā gan viss vēl priekšā, arī nākamā spēle Ņujorkā. Jā, tāda jaunums sportā. Toms Brīts stūdaļa par gaidāmo laiku, un tad, protams, redzījums 1 pret 1 ar pasaules slaveno Richardu Gīru. Vislabāk!